Tēti čučīs, mana, kas tev pa kāju gaisā koji? Buča. Cik mierīgi. Mēs tieši nesen prātojām, kādus līdzekļus labāk izmantot priekš Emmas drēbītēm, un Lovēla ļoti mīļi atsūtīja mums šādu te komplektiņu izmēģināt, tā kā pamēģināšu tagad šos. Labrīt! Es piesēdos tagad pie datora, lai sameklētu bildītes, ko gribu izprintēt, jo man ir jāpapildina Emmas dažas tās grāmatiņas un gribu arī izprintēt vasarīgāku bildi priekš mūsu viesistabas rāmīša. Un tad ceru, ka Roberts braucot uz darbu kaut kad tuvākajās dienās varēs viņas izprintēt un varēšu nomainīt pāris glezniņas un arī aizpildīt Emmas grāmatiņu. Arī tajos rāmīšos, kas ir mums guļamistabā, es gribu vienu no bildītēm nomainīt uz Emmas, jo mēs bijām ar viņu uz fotosesiju, kad viņai bija gandrīz 4 nedēļas, un bija ļoti, ļoti skaists rezultāts, tāpēc es gribu vienu no tām bildēm izprintēt un pielikt pie sienas. Es teicu, skatos pa logu, redzu, ka tieši tikko mums atbrauca uzstādīt šūpoles, ko mēs pasūtījām, tā kā man tagad ir jāiet ārā tomēr, bet vēlāk paturpināšu savu stāstāmo un arī parādīšu šūpoles, kad tās tiks uzstādītas. Ko es ielaidu puišus, kas uzliks mums šūpoles, es esmu ļoti, ļoti excited. Tādas tā kā koka lielās šūpoles, kurās varēs arī šūpoties ar mazo. Un jā, tagad tādas pasūtījām un tās ir gatavas. Tā kā, tad, kad uzstādīs, tad aiziešu jums parādīt. Spēju vēl izdzert savas brokastis, savu rīta smūtiju. Sapratu arī, ka gribu mēģināt dzert vēl vairāk šķidrumus, jo vakardien tiku pie sava pirmā piena sastrēguma, cerams arī vienīgā. Protams, tas gan nebija dēļ tā, ka dzēru pa maz šķidrumus, bet vienkārši visur arī rakstīts, ka vajag ļoti, ļoti daudz to darīt, tāpēc gribu atgriezties pie smūtijiem. Bet par piena sastrēgumu runājot, es atslaucu pieniņu, jo drīz būs kāda diena, kad es visu dienu būšu prom un mazā būs pie Roberta, tāpēc vajadzēs manu pieniņu. Un izmantoju pumpu, es pārāk stipri viņu piespiedu, nepamanot, un tādā veidā pēc tam sajūtu, kad krūtī ir parādījies kunkulis. Bet izmantojot Esam mammas ieteikto metodi, es atstāšu linku uz viņu Instagram postu apakšā, es vienas dienas laikā par laimi tiku no šī te kunkuļa vaļā. Tā kā šodien jau jūtos pilnīgi labi, man arī nebija temperatūra un nekas tāds, vienkārši jūtu, ka krūtī ir šis kunkulis, viņš bija sāpīgs. Bet jā, mēs nosvinējām arī Emmas 2 mēnesīšus aizvakar,
Un es, protams, nespēju noticēt, ka 2 mēneši jau ir pagājuši kopš viņa piedzima. Bet tik daudz arī drēbītes vairs nedara, tik daudz jau ir noliktas nost. Un šodien no rīta nomērījāmies, un viņa jau ir 61 cm, kas ir gandrīz 10 cm garāk nekā viņa piedzima. Tā kā aug ļoti, ļoti ātri un arī palikusi tāda daudz aktīvāka, vairāk ir nomodā, vairāk ar mums runājās, smaida. Pavisam drīz izstāsta, ka varētu būt arī kas smiesies. Un jā, vispār tā ļoti ātri skrien laiks. Man liekas, ka es nepaspēju pabeigt par fotosesiju, ka mēs bijām uz fotosesiju Emmas gandrīz 4 mēnesīšos pie fotogrāfes Andas. Arī atstāšu viņas Instagram apakšā, jo tas darbs, ko viņa dara, ir vienkārši fenomenāls. Mums bija ar vīru 2 brīvas stundas skatoties seriālu un dzerot tēju turpat pie viņas, kamēr viņa safotografēja mūsu Emmiņu. Un tas iznākums ir vienkārši fantastisks. Pie tam viņa pārsvarā fotografē, cik es skatos, tādus ļoti mazus, tikko dzimušus bēbīšus. Un tā kā mums bija jau gandrīz 4 nedēļas, man bija bišķiņa bažas, kā tad būs, vai Emma būs mierīga, jo viņai jau bija arī sākušās mazliet problēmas ar puncīti. Un brīžiem viņa ir tāda nemierīgāka. Bet no Anna tiešām ir ļoti liels profesionāls, un viņa ar visām baltajiem trokšņiem un gaismām un visu tik profesionāli to visu izdarīja. Emma pat neiepīkstējās, viņa vienkārši baudīja procesu. Tā kā, jā, ļoti skaistas bildītes mums tapa, un es gribu tās izprintēt. Tā kā ķeršos tad klāt tagad atlasīt visas nepieciešamās bildes. Un arī, es nezinu, es rādīju, bet šādu te mūsu bērns grāmatiņu mums iedeva BKUS. Nē, meloju, nevis BKUS, bet tad, kad Roberts piereģistrēja Emmu, tad mums iedeva šādu, tā kā es esmu sākusi aizpildīt arī to, un mēs ielikām viņas pēdiņu un rociņu, kas bija ļoti, varētu teikt, Emmai traumatiski. Viņai likās, ka mēs viņai daram kaut ko ļoti, ļoti sliktu, jo mēs jau smējamies tad, kad viņai bija jānodod asinis, tad viņa knapi iepīkstējās, bet tad, kad viņai bija jāuzliek rokas nospiedums uz papīra, tad viņa bļāva pilnā balsī vismaz 10 minūtes. Tā kā, bet, man liekas, ļoti forši atmiņām ir šādi te nospiedumi. Un arī šajā grāmatiņā ir nepieciešams bildītes, mans pirmais foto, un dodos mājās, un tā tālāk, kā jau klasiski šajās te grāmatiņās. Tā kā ķeršos klāt. Ko es atlasīju, tās bildītes, ko es gribu izprintēt, un tagad man ir plāns aizbraukt līdz stādaudzētavai, un es gribu nopirkt atraitnītes priekš tās kastes, kur sastādīju ranunkuļus, jo visi mani ranunkuļi vienkārši pārziedēja un vairāk pumpurs neizdzina. Un es sapratu, ka šis ir pēdējais gads, kad es ar viņiem cīnos un cenšos viņus tur smuki ieaudzēt, jo viņi vienkārši man pārzied, un pēc tam ir jāstāda kaut kas jauns. Tā kā tagad iestādīšu atraitnītes, tad lai tās man zied, cik ilgi ziedēs, un pēc tam ceru kaut kad arī sastādīt dālīs. Bet, jā, gribu aizskriet līdz turienei, nopirkt atraitnītes, viņas iestādīt, un vēl arī gribu nogriezt dārzā dažas tulpes, jo mums ir saziedējušas tulpes, un domāju, būtu ļoti skaisti ienest viņas
istabā vāzītē, lai tā kā mēs ārā šobrīd vēl nepavadam pārāk daudz laika, jo ir ļoti augsts un Emmu ir jāģērbj. Un, nu jā, pagaidām gaidam silto laiciņu, tāpēc gribās arī, lai var viņas pabaudīt mājās. Bet tagad tad dodos uz stādaudzētavu. Šādi man sanāca sastādīt atraitnītes, man liekas, ļoti, ļoti skaisti un daudz labāk nekā tie briesmīgie pārziedējušie ranunkuļi. Tā kā cerams, ka šīs te kādu laiciņu mums ziedēs un priecēs acis. Es sapratu to, ka runājot par drēbītēm, patiesībā esmu jau ļoti sapratusi, ko es darītu citādāk, ja būtu jāpērk visas drēbītes pa jaunam vēlreiz. Un tas noteikti ir, ka vairāk pirktu tikai pogājamus bodijus, un bodijus pirktu ļoti maz, jo Emma mums dzima ziemā. Un pirmos bodijus lielāko daļu mēs neuzvilkām, jo vienkārši bija par augstu, un pārsvarā viņi dzīvoja tajās kopējās pidžamiņās. Un pidžamiņas atkal es pirktu droši vien ar pēdiņām, jo, lai arī viņa ātrāk varbūt viņas izaug, tomēr tās zeķes viņa nospārda īpaši pa nakti, un man ir drošāk zināt, ka viņa guļ tā kā pidžamiņā ar pēdiņām un ka viņai ir silti kājām. Bet tā arī pārsvarā mēs darījām, mums bija pārsvarā pidžamiņas ar pēdiņām. Tā kā tas mums ļoti noderēja, un tās pat varēja nopirkt vairāk. Man šķiet, ka mums bija kādas 4 pirmais izmērs, un tad sanāca gandrīz katru otro dienu likt mazgāt, jo, protams, aizšķurā garām pamperam bieži vien, vai vienkārši arī jāmaina viņas. Un jā, pidžamiņas tiešām ļoti noderēja, bet, protams, arī tas ir ļoti skatoties, kurā gada laikā bērniņš dzimst, jo vasarā pilnīgi noteikti mēs vairāk vilksim bodiju, un arī tagad aprīlī, kad bija siltās dienas, tad likās pilnīgi, ko vēl viņai novilkt, jo ārā bija tik ļoti karsts, viņai man rokās vismaz, ka viņa mums tur dzīvojās tiešām tikai bodijā. Bet vispār esmu arī sapratusi vairāk par dažādām lietām, ko noteikti es priecājos, ka mēs iegādājāmies, un ko pagaidām šķiet, ka varējām nepirkt. Tā kā es domāju, ja nu jums ir intereses, varbūt varētu to kādā video arī pastāstīt, bet varbūt arī jums tas nav interesanti, tāpēc es īsti nezinu, varbūt jūs varat man pastāstīt, vai būtu interesanti, ja es padalītos ar to, kas tad, manuprāt, ir noderīgs un kas nav. Protams, tas ir pilnīgi noteikti atkarīgs no katra vecāka paša, no viņu dzīvesveida, no kaut kādām no pieredumiem un ikdienas, bet jā, es jau šobrīd jūtu, ka tā kā diezgan daudz lietas, ko man teica, ka noteikti nevajadzēs, mums ir ļoti, ļoti noderējušas un ļoti patīk, un ir arī pāris, kuras varējām noteikti nepirkt. Tā kā ar to varu padalīties kādā citā video. Iedomājos parādīt jums mazu istabiņas update, lai gan nekas daudz nav mainījies, bet esam pievienojuši pāris detaļas, lai gan tagad tā skatoties, laikam tikai vienu detaļu, un tā ir šī te lampa. Mēs nopirkām šādu te zaļu lampu IKEA, kurā ir zaļš un zelta statīvs, man ļoti, ļoti patīk,
Un tad, kad es naktī nāku mainīt Emmiņai pamperi, tad baigi forši, jo viņai nav ļoti spilgta gaisma, kā mums bija iepriekš. Mums bija tāda galda lampiņa, kurai bija ļoti spilgta, un Emmai tā kā sitās acīs. Un jā, mēs nopirkām tādu spuldzīti ar mazāku lumeņiem, jo iepriekšējai lampiņai mums bija tā kā jau kur viņa stāv, un man liekas, ka tur pat nevar īsti nomainīt to spuldzi. Varbūt arī, jā, viņa ir lādējama šī lampa, un viņa bija ļoti, ļoti gaiša. Un jā, tāpēc nopirkām šādu te. Mazliet pamainījies varbūt sastāvs arī skapīšos. Šeit ir grāmatiņas, kas mums uzdāvinātas, un draudziņi uzdāvināja arī šādu te personalizētu lācīti Emmai, kas ražots Latvijā. Tā kā roku darinājums, man liekas, ļoti, ļoti mīlīgi un tik superīgi sajiet kopā ar šo tezīti, kuru pirka mana mamma Emmai. Un es pasūtīju viņai šādu te džemperīti. Tas man liekas, es ņēmu uz 1,5 gadu, ja nemaldos, vai gadu, lai viņa tā kā viņam izaugtu. Un tad katru mēnesī es taisu viņai fotosesiju ar šo džemperi, lai redzētu, kā tad viņa lēnām viņu piepilda. Un jā, kopumā istabiņa izskatās tāpat. Mēs te dzīvojamies diezgan daudz. Emmai ļoti patīk gulēt tajā gultiņā, vienkārši vērot. Es nezinu, viņai patīk vērot to baldahīnu, brīžiem viņa vēro arī lampu vai šo te, kas aizmugurē mums ir tā kā gaisa filtrs un to mazo lampiņu. Tā kā mēs te diezgan bieži dzīvojamies ar viņu, uzgriežam šo te stirniņu, kas ir ļoti, ļoti forša ar tādu maigu mūziku, un viņa vienkārši guļ, un viņai tiešām ļoti patīk. Un vēl šādu te plēdiņu man uztamborēja mana māsa un atveda uz Latviju. Jo viņa pat nedzīvo Latvijā, un man liekas, tik superīgi sajiet kopā ar šo te spilventiņu un arī ar Emmas džemperīti. Baigi forši. Un pārējais tad ir kopumā palicis tā, kā bija. Esam, protams, pamainījuši arī skapja saturu. Šeit jau ir lielākas drēbītes, lai gan arī daudzas no viņām jau pavisam drīz viņai derēs. Šīs visas ir 3 līdz 6 mēneši, un viņai tūlīt būs 3, tā kā varēsim viņai vilkt. Šo ir plāns vilkt uz 3 mēnesīšiem viņai, jo to Omi tikko uzdāvināja uz 2, tā kā drīz viņai derēs. Un jā, esam, protams, šo to pārkārtojuši. Te ir vēl sadāvinātās grāmatiņas, par kurām es tūlīt izstāstīšu. Un, protams, pamainījies arī atvilkņu sastāvs, jo šeit sākumā bija 58 izmēriņi, kas viņai vairs nedara. Un te jau ir lielāki, kas būs 3 līdz 6, kas ir 68 izmēri. Un vispār nespēju noticēt, cik tiešām ātri viņa jau ir izaugusi no pirmajām drēbītēm. Šeit augšā mums ir visas drēbītes, kas viņai jau vairs nedara tajā caurspīdīgajā kastē, un es tiešām nespēju noticēt, cik viņu tur ir daudz un cik tas bija ātri. Un jā, par tām grāmatiņām, ko es gribēju parādīt. Tā ir ideja, kas mums ienāca prātā, kamēr Emma vēl bija puncī, un tad, kad mūsu draugi un ģimene brauc uz raudzībām, tad mēs lūdzam viņiem dāvināt Emmai grāmatiņu, un šajā te grāmatiņā mēs lūdzam viņiem atstāt tā kā novēlējumu vai kādu ziņu vai pilnīgi jebko, ko viņi vēlas Emmai pateikt. Un, protams, arī savu vārdu, lai tad, kad mēs lasam grāmatiņu, tad mēs varam pastāstīt viņai par šiem cilvēkiem, kas ir mūsu ģimenē vai par draugiem, un lai viņa tos tā kā ātrāk atcerās un iepazīst. Un tad ar laiku ir doma, ka viņa pati varēs izvēlēties, kura dāvināto grāmatiņu tad viņa vēlas lasīt. Man tā likās ļoti, ļoti superīga ideja, tāpēc gribēju padalīties.